Savu futbolā arī ir vairākas konkurētspējīgas komandas. Tagad arī konkurētspējīgs uzrakums Liepājai. Leidsmans piespēlē pakreisi Mustafa Dio. Viņš šodien pamatā iespēles sodlaukumā. Un tā nedroši Vārtsargs izgājienā. Ļoti nedroši, jo beigās tur gandrīz jau tika pie bumbas. Visu kreiso malu darbojas Jānis Grīnbergs. Viņam 21. numurs, bet Roberts Meķis labajā flangā. Robertam Meķim 19. numurs. Un tagad jau uzrakums Fēriešiem. Ļoti brīvi tiek galā un sit arī, bet sit netik spēcīgi arī Ulsens. 22. numurs izgājušas aizsargs arī jāsaka, viņš tagad skrien atpakaļ. Aizsargs tieši tā. Uz labo malu, bet kā viņš izgāja cauri mūsu centram, Liepājas komandas centram un pabeigšu par sastāvu. 15. gada sezonā. Mēs aizmirsām pieminēt arī šīs spēles tiesnešus. Droši vien, ka pēc šī uzbrukuma Kurākins īsti līdz bumbai netika pēc šī centrējuma. Par to varbūt arī mača gaitā, bet tur augāmies, ko Liepāja arī var piedāvāt. Šeit izdodas pārtat bumbu savā laukuma pusē, vēl Arturam Krašauskim izspēlē flangā. Un mēģinājums iecentrēt bumbu sodlaukumā. Vēl viens centrējums uz tālo stāvu bīstami! Un izgainā precīzi ir Reinetrūds. Un paliek tur pats sodlaukumā. Un jāatstās Vikingur, jāsaka, ļoti dinamisks spēles sākums ar vakardienas Latvijas klubu pēdās. Skatīsimies. Uzbrukums Vikingur vienībai. Sitiens no distances, nedaudz bumba, lido garām vārtiem, ko prasa Stūre. Skar bumbu Vladislavs Kurākins, Stūra sitiens. Kurākins gan mēģina pierādīt, ka nē, viņš gan lec, jo Rudolfs Ziemelis vismaz pirmajā kārtā ir palicis ārpus Eirokausu pieteikuma. 22 spēlētāji ir pieteikti. Tagad atkal Vikingur, Kalsbergs, sitiens un Kurākins! Kurākins atvara ļoti sarežģītu sitienu Pols Kalsbergs. 21 gadu vecais spēlētājs sita zem vārtu pārakņa. Labs izpildījums, un tagad arī būs jāaizsargājas pie Stūras liepainiekiem. Teiksim tā, otrai pusē, kura jau ir sākusies, jo mēs virsniegā esam sasnieguši trešā apļa vīdu. Un kļūda izgājienā 0-1. Nepaspēja Vladislavs Kurākins, dusmājas viņš uz aizsargiem vai no sevi, bet līgsmo arī Fēru komandas līdzjūtēji, kuri pāris 10 cilvēku skaitā šeit ir uz vietas. Pārmet bumbu pāri Vārtsargam un Pols Kalsbergs. Viņam bija iespējas pirms tam. Un lūk, arī redzējāt. Tagad viesi var uzgaidīt. Ko darīs Liepāja. Un ko dara Krašauskas. Sitiens garām vārtiem. Pieslēgšanās tas pat nebija no Krašauska puses. Tas bija Roberts Meļķis. Viņš no labās malas vairāk virzījās uz centru ar izpildījis sitienu. Pretnieku laukuma pusē ir mēģinājumi iespēlēt sodu laukumā ar īsām tālām. Tagad varbūt, un tomēr nav. Laikam labākā iespēja šīs dienas mačā gūt vārtus. Beidzot, tas ir Leidsmans uzbrucējs, kurš patīktam uz apkājās, turpina uzbrukt Fērieši. Un piespēlē uz malu Kalsbergs, Ulsens sodlaukumā. Kalsbergs vēlreiz un Kurākins atvairā. Grīnbergs pie bumbas, diezgan spēcīgi tālu un paliek mainiekiem. Krašausks, iespēles sodlaukumā, Simiņš! Gūž vārtu! Simiņš! Pieredzējušais Simiņš gūst vārtus Eirokausos. 37 gadu nav šķērslis, lai vilktu Liepāju ar no bedres. 1-1. Pietika ar pirmo Stūra sitienu. Šodien, bet tas viss citos Latvijas reģionos spēles vakarā. Centrējums sodlaukumā bīstami atkal. Sitiens secina vārtiem. Simiņš varbūt tautas spēlētājs, kurš var iedot tempu un kaut kur smagnai kustībās viņš izskatījās mačā pret Rīga, bet viņš var iedot pieredzi, viņš var iedot enerģiju, raksturu. Dodo! Netrāpa vārtos, Dodo trāpa patīkliņu no ārpuses, ļoti labi atklāts viņam bumbuls kājas. Dodo varēja gūt savus kārtojos vārtus Liepājas preklā. Noslēgties šī epizode, bet tā vēl nav galā, jo vēl viens Stūra sitiens. Šeit krīt, pārkāpuma nav. Labi izspēlē ar galu sitiens un bumba nav vārtos, Kurākins glābi. Uz centru nerāda galvenais tiesnesis. Bumba nebija šķērsojusi laukuma līnija, bet Vladislavs Kurākins atstāja neizšķirtu rezultātu uz tablo. Vēl viens centrējums, atkal uz tālo šeit nospēlēt. Tāpēc tev uzmanība Krašauskas uz kreiso malu. Šādi izspēle seko, blīvi ir uz sodlaukumā, Grīnbergam jāatrod piespēle. Centrējums un garām! Neaizsniedzās tur neviens līdz bumbai, bet potenciāli labs.
Labi, Tas, ka pat piespēle. Gregersens aizsniedzās un stūrstiens būs. Vispēc jau cīnīties vēl cieties. Dudu dabū bumbu, iespēlē mēķi, mēģis garu vārdiem un nevārdos rīkošetā no aizsargas stūrstiens Liepājai. Bet tā bija iespēja. Liepājas spiež beigās 5 minūtes kompensācijas laiks.